Čau! Šodienas izaicinājums numur 12. Jau tik ļoti tuvojamies noslēgumam. Lūk, un šodienas izaicinājums būs sakārto savas prioritātes. Mums visiem ir viss kaut kas tik ļoti svarīgas lietas, un mums trūkst laika. Mums trūkst laika, lai mēs ietu dabā, mums trūkst laika, lai mēs pavadītu laiku ar bērniem, mums trūkst laika, lai mēs piepildītu savus hobijus, mums trūkst laika, lai mēs aizietu uz baznīcu, mums trūkst laika, lai visu paspētu. Un šis gadsimts tāds ir, kad viss ir tik ļoti aizņemts, ka mums tiešām nav laika. Bet patiesībā pētījumos ir pierādīts, ja mēs dzīvojam harmonijā ar sevīm, tad patiesībā mums pietiek laiks. Bet mums ir jāsakārto prioritātes. Lūk, es jums parādīšu tādu interesantu piemēru, lai jūs labāk saprastu, kā mēs to harmoniju varam dabūt. Tātad, te būs burka, kas ir tā kā mūsu dzīve. Un mums katram ikdienā tātad ir viss kaut kas ļoti daudz. Un ja mēs vienkārši visu pēc kārtas liekam, skatāmies, kas notiks. Tātad burka. Un tā, piemēram, šis būs mums darbs, ja? Mēs ieliekam darbu. Tad mums, piemēram, ir mūsu ģimene, ja? Mēs ieliekam mūsu ģimene. Tad mums ir, piemēram, visādas aktivitātes, kas mums ir jādara, visādi kora mēģinājumi un viss kaut kas tāds, kur mēs ejam. Tad mums ir visādi tur mājās vēl visas tīrīšanas tur jādara, ja? Tad mums ir vēl jāpalīdz mūsu tētiem un mammām, ja? Un tad mums ir vēl kaut kur pašiem jāuzlādēs kaut kādā veidā, jāiziet uz mežu vai uz sporta fiziskajām aktivitātēm, tur džimā, ja, kā viņi tur saucās. Un tad mums ir vēl jāiziet ciemos pie draugiem, un tad mums ir vēl jāgatavo ēst. Un tad kāds mums uzaicina uz baznīcu, un tu saki, piedod, mana dzīve jau tik aizņemta, man nav Dievam vairs laika. Un tad mēs brīnamies, ka mēs Dievu izsviežam ārā, un patiesībā mūsu dzīve ir viens liels hauss. Un tā Dievs nav paredzējis. Dievs ir paredzējis pilnīgi savādāk. Paņemsim tagad visu, izņemsim ārā un pamēģināsim salikt visu pareizā secībā. Tā kā to Dievs no sākuma ir paredzējis. Un skatīsimies, kas notiks. Tātad mums tā pati burka. Un sākumā mēs ieliekam pirmajā vietā savā dzīvē Dievu. Pēc tam mēs ieliekam tu parūpējies par sevīm. Tu pavadi laiku no rīta ar Dievu, tu ej dušā, tu aiziet paskriet no rīta, tu pārdomā visu savu dienas plānu. Tad tu ej uz darbu, bet otrā prioritāte nav darbs. Otrā prioritāte pēc tevis ir ģimene. Tātad tu parūpējies par ģimeni. Iedod ēst, sabučo, samīļo, aizsūt uz skolu, visu kaut kur. Trešā prioritāte mums ir darbs. Tātad ieliekam trešo prioritāti, kas ir mūsu darbs. Tālāk, ceturtā prioritāte. Kalpošana, ka mums ir kādam jāpalīdz, nezinu, saviem vecākiem vai kaimiņiem, vai vienmēr sakot, kādam mums vajag palīdzēt. Jo arī šī kalpošana mums dod piepildījumu, un tas katram noteikti ir vajadzīgs. Varbūt tava kalpošana ir tieši tavai ģimenei, ja tev ir liela ģimene, piemēram, vai ne? Lūk, un tad pēc tam ir arī, ka mēs uzlādējamies, ja, visādā veidā. Kas mums ir visādas aktivitātes, kaut vai tas pats kora mēģinājums vai kādi citas aktivitātes, kādam zirga izjāšanas, viss kaut kas. Lūk. Un tad mums ir vēl paliek pāri vēl citas lietas, kas mums ir nepieciešams, ja? Kas kuram ir, citam tur ēst gatavošana, un citam tur vēl kādas aktivitātes.
un vēl kādas aktivitātes. Nu, redziet, un patiesībā, kas sanāk? Mūsu dzīve ir piepildīta, bet pamatā ir Dievs. Un mums visam sanāk laiks, un nekas mums nekrīt ārā, un nekas nepaliek pāri. Sakārtosim savu dzīvi. Un ir pierādīts, ka 20% mēs efektīvi izmantojam savu laiku. Pārējos 80% mēs veicam lielā hausā. Nu, lūk, tāpēc saraksti savas prioritātes un atsakies no visa, kas, no tām darbībām, kas nav efektīvas. Varbūt tas, kad tu pa daudz pavadi laiku darbā. Varbūt tās tu pa daudz pavadi laiku sociālos tīklos. Varbūt tu pa daudz pavadi laiku ar, piemēram, sportojot. Tā kā saliekam šīs prioritātes visas, lai visas ir pēc kārtas, un Dievs tevi svētīs, un viņš tev palīdzēs, ka tava dzīve ir sakārtota, un ka pietiek laika visām svarīgākajām lietām. Tiekamies atkal rīt. Čau!